bet tagad par vēl kādu problēmu. Ja mēs varam redzēt, ka visas mežmalas un visas ceļmalas ir piemēslotas, tad savukārt ceļi ir pilni ar bedrēm. Un ar vienu Vislatvijas dienas talku nepietiktu, lai mēs tās visas varētu varbūt kopīgiem spēkiem aizlāpīt, jo viņu ir tik daudz un skatītāji jūs iesaistaties mūsu akcijā sadarbībā ar BTA kompāniju, nu un sūdat mums tik daudz fotogrāfijas un ievietojat internetu mājaslapas adresītē www.bedrukarti.lv, ka nu mēs esam pārsteigti, ka tiešām nu tās bedres Latvija viena liela bedra, nu. Diemžēl, jā. Mēs varētu paskatīties par dažām no tām, kur vajadzētu uzmanīties. Un, lūk, esam saņēmuši sveicienu no Grobiņas novada Bārtas pagasta, kur netālu no skolas ir, lūk, šāda milzīga bedra. Mēs to arī varam redzēt. Un mūsu skatītājs raksta, ka šeit ir arī asfalta pacēlumi, un lielākā daļa ceļa Grobiņa Bārta ir burtiski nosēta ar šādām un pat vēl lielākām bedrēm. Un starp citu skatītāji ar vien lielākām bažām ir, nu, droši vien satraukuma pilni ir tieši motovadītāji, ja? Tātad tie sauktie rockeri, kuri, nu, pa šādiem autoceļiem, nu, ar motociklu pārvietoties, nu, tas prasa liels piepūles un ļoti lielu uzmanību. Tas ir pat bīstam. Jā, bet noteikti tieši tādēļ vajadzētu ieskatīties bedrukarti.lv un apskatīt tās bedres un tos ceļa posmus, kur ir bīstamie ceļa defekti. Un, ja jūs arī pievienosiet kādu savu redzēto bedri vai arī ceļa defektu, tad, protams, jūs piedalīsieties arī apdrošināšanas kompānijas BTA Kasko bedres polises izlozē. Un šodien mēs varam paziņot jau otro uzvarētāju, un tas ir Edgars Bušs. Jā. Jā, un viņš 12. aprīlī ir iesūtījis informāciju par ļoti bedrēnu ceļa posmu Jūrmalā, Vikingu ielā. Un mēs, protams, apsveicam Edgaru ar iegūto balvu. Viņš var doties uz apdrošināšanas kompāniju BTA un to arī saņemt. Jā. Jā, bet nu ko, iepriekš mēs stāstījām par to vietu, kur var atrast visu kaut ko un kur pat grasījās slēgt. Kas tā ir par vietu? Skatāmies.